Sveicināti! Kā izvēlēties profesiju, kurai ir nozīme? Kur drosme nav tikai vārds, bet lēmums, ko mēs pieņemam katru dienu. Šis ir podkāsts par cilvēkiem, par studijām un izaicinājumiem un karjeru ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Šodien studijā mums ir koledžas direktors Valdis Cielēns. Sveiki! Koledžas docents Kaspars Pilmanis. Sveiki! 8. daļas vada komandieris Artis Strots. Sveiki! Un koledžas kadets Renārs Laimonis Oliņš. Sveiki! Sveiki, vīri! Un šīs epizodes tēma – kāpēc izvēlēties šo profesiju? Un kad es 18 gadus vecs, izvēļu ir diezgan ļoti daudz, īpaši atceroties sevi šajos gados. Bet kāpēc izvēlēties to profesiju, kurā ir atkarīga tava un citu cilvēku drošība? Tas, manuprāt, ir vienkārši ļoti būtisks jautājums par šo pasauli. Valdi, kā tu rastu atbildi šo jautājumu? Ļoti interesants jautājums tieši būtībā, kāpēc izvēlēties šo profesiju, kur ir atkarīga citu cilvēku dzīvība, bet gribētos atgriezties nedaudz vēsturē, jo tā kā ugunsdzēsējs vada komandieri, kas tiešām saistīti ar ugunsdzēsību, jo bērndārzā, ja mēs pajautātu profesijas, kuras mēs vēlamies izvēlēties, tad ugunsdzēsējs un policists ir viens no populārākajiem. Un kāpēc? Jo tā ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, jo mēs visi gribam būt labi, mēs esam labi, un tā ir tā iespēja palīdzēt cilvēkiem. Es domāju, tāpēc arī šo profesiju cilvēki vēlās startēt tā kā koledžā, mācīties, pilnveidoties. Tāpēc arī mēs cenšamies dabūt tos cilvēkus, kas grib palīdzēt citiem. Un kā Arti, tu teiktu, kāpēc cilvēki izvēlas šo profesiju? Es varu pateikt no savas puses, es izvēlējos šo profesiju, jo pirmkārt gribējās veidot kaut kādu ienesumu vispār sabiedrībai, kaut kā palīdzēt cilvēkiem. Un otrs tas, ka te ir darbs, te ir subordinācija, te ir stingrība. Tas arī veido šo visu vēlmi nākt uz šejieni strādāt. Personiski es atceros, ka 18 gados man ļoti daudz elementu pietrūka, kā piemēram disciplīna, darbspēja, strādāt komandā un vēl viss kaut kas. Bet es pieņemu, ka šeit arī visas šīs lietas iemāca. Jā, koledžas laikā 3 gadu studiju kursā tas arī tiek iemācīts gan komandas darbs, ko nozīmē disciplīna, un arī ievērot to disciplīnu, dienas režīms un visas pārējās lietas. Līdz ar to jāvērš pie Renāra. Renār, cik ilgi tu vēl mācies šeit? Mācīšos vēl 3 nepilnas dienas, teiksim tā. Tātad 3 gadi pagājuši. Vai tu atceries to sajūtu, kad tu sāki iet? Vai tu arī saskāries ļoti lielu neziņu, kā tas būs, uz kuru pusi? Principā man neziņa sākās jau no vidusskolas sākuma laikiem, brīdī, kad es sāku domāt, ko es vispār vēlos darīt nākotnē. Un izpētot vairākas profesijas, manuprāt, ideāla lieta ir andiena, ka tu arī apstīties visu, ko tu tiešām vēlējies un interesē, par ko tu interesējies. Un principā ceļi veda uz šejieni. Savā veidā, jā. Un nereiz nenožēloju, un esmu priecīgs, esmu šeit. Un vai ir kaut kas tāds, kā mācoties šeit? Ir kaut kas pamainījies tavā dzīvē? Ja es salīdzinu sevi, kā tas bija pirms 3 gadiem, un tagad viennozīmīgi esmu daudz ko uzzinājis, iemācījies, ne tikai teorētiski, arī praktiski. Un savā veidā, ja man būtu vēlreiz jāizvēl šis viss pasākums, tad es veiktu tieši to pašu izvēlu. Jo izaugsme tiešām man sevis ir bijusi diezgan liela. Saka, Kaspar, tu noteikti esi redzējis, katru sezonu ir pirmkursnieki. Ko tu redzi viņu acīs? Sākot no 1. kursa un jau redzot Renāru šeit, kā jau tūlīt teju absolvējuši studentu. Jā, pirmkursniekiem tas ir atnākot bailes acīs, ienākot svešā vidē. Varbūt kādam tas ir lepnums pievienoties šai ugunsdzēsēju saimei, bet šobrīd Renārā es jau redzu nobriedušu un spriestspējīgu cilvēku, kuru es zinu, ka nebaidīšos laist šādā atbildīgā arī amatā tālāk un pildīt amata pienākumus, dienesta misiju cilvēku glābšanā. Un, Valdi, jautājums, kā tev šķiet, kā tu teiktu, kādas vērtības piesaista jauniešus tieši UCAK? Vērtības tas jau, protams, būtu jāprasa jauniešiem, kas pēdējie pievienojušies ir, bet es domāju, ka vēl joprojām visiem patīk
Ja mēs runājam par puišiem vairāk, tas varoņu stāsts, kad es ar prieku varu teikt, un es redzu visus, kas arī mācās un ir mācījušies, kā arī lepnums saka, kad viņi ir ugunsdzēsēji glābēji, jo tomēr tas sabiedrībā ir tāds zīmojums, ka tu esi kaut kas vairāk iespējams nekā parasts cilvēks, un tas arī piesaista, un kāpēc arī cilvēkiem tās vērtības liekas svarīgas. Ka tas ir vairāk nekā vienkārši darbiņš, ko mēs darām, bet tomēr mēs riskējam ar sevīm, lai sargātu citus. Un tomēr arī gan mācoties, jo diezgan ļoti daudz gan teorija, gan prakse, ir kaut kādas priekšrocības, kā tu minētu, ko iegūst kadets visā šajā studiju programmas laikā? Mēs cenšamies arvien vairāk un vairāk studijas piesaistīt reālajiem dzīves apstākļiem, jo ir ļoti grūti iemācīt, nodzēst liesmu, izglābt kādu vai vadīt cilvēkus tajā brīdī, ja mēs to stāstam un tikai ilustrējam uz prezentācijām. Tāpēc mums šobrīd ir ļoti liels iespējas mūsu poligonā, kur mēs varam imitēt jau reālus notikumus, reāli saskarties ar liesmām, saprast, kā vadīt notikumus, kā reaģēt, kā arī šobrīd jau iegādāt stendi, lai arī inspekcijā saprast vairāk reālus dzīves piemērus, nevis tikai skatoties prezentācijas, jo tiešām tā kā piesaistē reāliem apstākļiem var nedaudz pietuvināt tam, ko tā kā jaunie profesionāļi saskarsies darbā. Un Arti, kā komandierim, vai strādājot jau esošā vidē, studiju laiks ir prātā paliekoši nosēdies un tiek pielietots ikdienā visu laiku? Ir tās būtiskākās lietas, ja? Bet ir kaut kādas maz būtiskākas. Tā iegūtā teorija, tas, kas tiek arī pielietota ikdienas darbā, to, ko šeit iemācītos, arī izmantoju tālāk arī savā vidē. Bet vai ir kaut kādi jau papildus zināšanas, ko jūs apgūstat jau praksē ejot iekšā? Protams, tagad sākot, tagad 2 gadi atpakaļ sākot strādāt, es arī ieguvu jaunas zināšanas gan arī no augstāk stāvošām amatpersonām, ko viņi pastāstīja tieši no dzīves pieredzes, kā varētu būt savādāk. Es arī pastāstos savus piemērus, un es viņus arī esmu atcerējies un pielietoju arī pats ikdienā. Tieši par amatu komandieris. Vai tu arī pats ņem šļūteni rokās, ja ir nepieciešams dzēst māju? Vai tu komandē? Šobrīd ir tā, ka gan ir jākomandē, un, protams, ka arī ir jāpalīdz fiziski. Arī palīdzēt izrisināt šļūteņu līnijas, padot stobrus, arī, ja ir, teiksim, tā ļoti liels notikums, arī ieslēgties grupā elpošanai nepiemērotā vidē un doties glābt cilvēkus un paralēli vadīt. Ir arī iespējams tādas situācijas. Renār? Man ļoti patīk tieši tas elements, ka tu teorētiski skaities vēl students. Pāris dienas, bet tu vēl skaities students. Kā tu teiktu, vai kā tu skaidrotu, kāda ir koledžas cilvēkam, kas par to dzird pirmo reizi? Tieši no studenta puses? Jā. Mani ņemo par piemēru. Es dzirdu ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu. Kā tu pateikt, kas tā ir, ko jūs te izdarat? Tieši kā studentam, tu tiec principā sagatavots, lai būtu par, šajā gadījumā pieņemsim virsnieku. Studijas laikā tu iemācies pašu pamatu, teorētisko bāzi, tev pakāpeniski sāk likt klāt praktisko apmācību, un lēnām tu iegūst informāciju no paša sākuma līdz, teiksim tā, pašām beigām, sākot ar praktisko, fizisko, beidzot pat ar vadīšanu, koordinēšanu, visu to. Ko mēs koledžā darām, principā visu. Mācamies, attīstamies un principā sagatavojamies. Un noteikti tev bija kaut kādas ekspektācijas. Ja? Bet tu saskāries ar realitāti. Kas bija tas pārsteidzošais elements, ka tev tāds, šo es negaidīju? Tā, kad es iestājos, tik ļoti plaši vēl nebija pieejami videoklipi, kā vispār studijas izskatās. Principā bija Instagrams, bija pamat kaut kādas bildes, bet tīri tik plaši kā tagad, kā studentiem, kas tagad stājas iekšā, nav. Ko es gaidīju, es pat īstenībā neatceros, bet pamatus es zināju, par ko es mācos, protams, es zināju, visu to es biju izpētījis, bet tieši studiju gaitas, tieši uzreiz pēc vidusskolas bija tādas, bija jāpierod, jo pieņemsim vidusskolās, mēs mācāmies sākot no 10, piemēram, līdz 2, vai tas laiks mainījās, te mēs fiksēti esam, 8 šeit, un tad 4:30 vakarā esam jau, brīvi. Līdz ar to vienkārši ritms. Jā, ritms. Un tas, manuprāt, kā studentam, ir ļoti labi. Sākumā bija grūti pierast, godīgi saku. Pirmais mēnesis bija tas tāds periods, kad bija grūti ar miegu, bija grūti piecelties, bija grūti, bet pierodu, un principā tagad jau es
esmu tik ļoti pieredzis, ka pa brīvdienās savā veidā ceļos jau šajā pašā laikā. Jājautā pārējiem vīriem, vai jūs esat pieraduši pie šāda laika? Celties vienā laikā būt? Vai jums nav vairāk tas ir tikai studentiem? Nē, protams, mums visiem jāievēro tā kā kārtība, cikos jāierodās darbā un cikos mēs varam doties projām. Un jābūt arī visu laiku gataviem reaģēt. Tas nav tā, ka mēs esam brīvdienās vai vakarā vai notikt pēkšņi tur noteikti vadu komandieris izstāstīt vairāk par to, ka viņam jābūt gatavam reaģēt visu laiku, jo var arī saukt cilvēkus no brīvajām maiņām uz notikumiem. Bet, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, kad ir grafiks, kad ir darba kārtība, jo tas liek tev mazāk pašam domāt un vienkārši saprast, jāceļās, es eju, nav brīvas vietas, iztēlē, ko vajadzētu vairāk, varbūt radošumam, jo tev viss pasaka, kā tev jāizdara ir. Un cilvēkiem, kuriem ir grūti izvēlēties, ko darīt, tas ļoti daudzreiz palīdz, ka tev viss sakārtots, tev saka kārtība, kādā tev viss jādara, un tu labi, un ejam un daram. Un tas ir pat vieglāk dažreiz nekā domāt pašam, kā saplānot, piemēram, savu dienu. Jā, absolūti piekrīt, jā. Ja man būtu ritms, es zinu, ko daru, un es būtu tik priecīgs, jā. Es pārstāvu radošo cilvēku pusi, un man nekārtība ir mana kārtība. Un tad man tas, kā lai tiek galā ar lietām. Bet paldies jums, ka jums ir labs ritms. Starp citu, Valdi, tu noteikti esi redzējis studentus visdažādākos laikos. Pēdējo 10 gadu laikā ir pamainījušās kaut kādas tendences jauno studentu vidū, jauno kadetu vidū. Jo, piemēram, Renārs minēja par, Instagrams vairāk ir parādījies uz āru un visādi videoklipi iesaisti. Noteikti, kad ir mainījušies 10 gadu, mēs visi varam redzēt, ka tomēr tā sociālā vide paliek vien aktīvāk. Jauniešiem arī interesē uzņemt informāciju caur sociālo vidi. Ja varbūt iespējams vairs nav interesanti lasīt garus normatīvos aktus, bet ja kāds viņus sataisīja 30 sekundžu garos video paskaidrojumos, tad tas viss paliek atmiņā vairāk. Tāpēc arī tiek gatavot šobrīd arī vizuālie materiāli, kurus rādīt arī lekcijās, lai nebūtu tikai tīri dokuments, kas ir jāizlasa, jāiemācās, kas arī ir ļoti svarīgi. Jo bez normatīvās bāzes tālāk daudz darbības nemaz nevar veikt, nezinot tā. Jo daudziem jau liekas, ka tikai ņemšu ar savu vadu, iešu, dzēsīšu, bet tev jau ir tomēr jāzina normatīvi akti, ko tu vari darīt un ko tu nevari darīt. Kur var un kur nevar. Jā, tas svarīgi. Bet, protams, ir mainījušies 10 gados, protams, sociālā vide krietni vairāk, un ko es arī esmu novērojis ne tikai koledžā, bet vispār jauniešiem, kad jauniešiem vairs nav tādas, es nezinu, kā to pareizāk varbūt pateikt, neaizvainojot kādu cieņas pret vecākiem, ja viņi to cieņu nav nopelnījuši. Respektīvi, šobrīd jebkurai profesijai, jebkuram amatam, ja tikai tāpēc, ka tu skaitīsies priekšnieks, tev uzreiz, manuprāt, jaunā paudze necienīs tikai tāpēc, ka tu esi vadītājs. Viņiem vēlēsies, lai tu parādi, kāpēc man būtu jāizrāda cieņa, kas no vienas puses, protams, ir labi. Tas liek visiem būt aktīviem un iesaistīties. No otras puses, varbūt priekšdienesti, kur ir tāda izteikta subordinācija, tas ne līdz galam strādā kaut kādos brīžos, un tad nākās kādam, nezinu, to radošumu un to vēlmi pierādīt kaut kā aplaus, bet kopumā, jā, tāds novērojums. Paldies! Ticu, un tas nav ne tik šeit, bet tas arī pat, es teiktu, globālāk. Ja tas, es domāju, globāli tas nav tikai tā jaunieši nemainās atsevišķi pie mums koledžā, un citur savādāk. Viņiem visā mūsu Latvijas sabiedrībā ir diezgan vienādi. Mēs tikai dabūnam daļu no viņiem pie sevīm un ceram, ka tie ir labākie un spēcīgākie, ko mēs esam dabūjuši. Nē, būsim reāli. Viņi arī ir. Nē, protams, tur šaubu nav. Jautājums Artim. Arti, saki, vai ir vispār studentam, kadetam iespēja savienot gan šo profesionālo darbību ar hobijiem? Vai ir laiks vispār? Tieši kadetam. Kadetam? Jā, protams, es pats biju kadets 3 gadus, un abi man paveicās. Mans hobijs bija tieši šeit arī mācīties. Man patika tas aktīvais darbs. Un, protams, pēc 4:30 vakarā dari, ko tu vēlies. Tad arī tās mācības viņas bija tādas, ka nebija tik daudz uzdots, ka ļoti bieži vajadzēja naktīm sēdēt un kaut ko mācīties. Bija iespējams arī tieši pašu nodarbību laikā paveikt visu, un tu vakarā esi brīvs. Bet studijās, jā, bet vai arī darba laikā ir iespēja savienot darbu ar hobijiem? Šobrīd ir tā, ka,
Visdrīzākais, ka nē, jo, ja tu esi, piemēram, es esmu dežūrā, man ir 24 stundas, es jau nevaru nodarboties ar saviem hobijiem, man ir savi darba pienākumi, kas man ir jāpilda, jāvada dežūrmaiņa, tad arī jādodas uz notikumiem, bet pēc tam ir 3 diennaktis brīvas, kuras tu vari droši tā kā darīt to, ko tu vēlies. Skan labi, jā. Bet tev ir tas, ko tev patīk darīt ārpus darba? Protams, bet man patīk vairāk darba laikā kaut ko darīt. Tas ir vadīt, doties uz izsaukumiem. Par mācību procesu. Viens aktuāls jautājums, kā tev šķiet, kas jauniešus visvairāk pārsteidz šajā mācību procesā? Es teiktu, ka dienesta attiecības jauniešiem atnākot, jā, viņi nonāk tomēr dienestā kaut koledžā, bet tas ir dienests, kas ieviek viņu savā zināmā rāmī. Viņi kļūst par amatpersonām, kas jau uzliek zināmus pienākumus. Tā kā es domāju, tas ir jā, tas tāds būtiskākais, tas tā teikt, kultūras šoks šiem te jauniešiem. Esmu dzirdējis, ka citās koledžās mēdz būt, pirmais kurs ir tādi galīgi gurķīši, ja? 3. kurs jau diezgan apcē to 1. kursu. Tā ir? Nebūtu, ne, mēs neapceļam, mēs atbalstam. Attīstam viņus. Mēs attīstam viņus ļoti labi. Jā, jūs palīdzat viņiem attīstīties. Tieši tā. Ja? Fiziski, mentāli, emocionāli. Visos aspektos. Ļoti labi, ļoti labi. Un, bet, saki, tev kā pirmkursniekam bija, tu 3. kursu skatījies tā no lejas kā uz lielajiem dūžiem? Man ir ideāls piemērs, tā kā es gāju 1. kursā. Bet, jā, viennozīmīgi 3. kursam ir manuprāt, liela ietekme tieši 1. kursam, jo 3. kurs ir tieši cilvēki, pie kā tu kā pirmkursnieks var doties, prasīt jautājumus, un turpretim viņi arī tevi malas tā kā uzrauga. Un dažkārt aizrāda, dažkārt palīdz. Bet viennozīmīgi tas ir tāds svarīgs process, kas notiek. Kam ir jābūt? Ieliek virzienā. Tieši tā. Un saka, kā bija, kad tu pieņem šo lēmumu nākt mācīties uz šo koledžu, ko par to teica tavi radi draugi? Viņiem bija tas Renāri, mēs ar tevi, vai arī Renāri lūdzu neej tur? Draugi bija izbrīnīti, jo parasti, kur jaunieši iet RTU, kaut kādas citas augstskolas, bet ļoti reti salīdzinoši izvēlās tieši nākt uz šeit koledžu. Bet vecāki bija pozitīvi, teiksim tā, noskaņoti. Principā, jā. Un tagad jau vispār iebildumi nekāda nav. Teikt, ļoti laimīgi. Bet reku, tu esi teju absolvējis šo koledžu, ka tu aizēji starp saviem draugiem. Vai tavi draugi jūtās drošāk? Grūti spriest, neesmu pacēlis tādu jautājumu, bet... Kā jums ir, ja jūs iet telpā ballītē, notikumā, svinībās, vai pārējie jūtas drošāk, ka jūs tur esat? Tie, kas zina, ka tu strādā dienestā, gan jau, protams, ka jutīsies drošāk, bet ne visi to zina arī. Bet tu vienmēr vari izvilkt karodziņu ārā. Es strādāju dienestā. Protams. Jā. Tas ir tas, ko es gaidīju arī. Starp citu, jā, kā izvēloties šo profesiju, ir diezgan ļoti daudz svarīgas un ir ļoti daudz svarīgas nianses, kamdēļ, kas būtu nepieciešamas, lai kļūtu par gan atbildīgāku cilvēku un parūpētos par savu un apkārtējo drošību. Vai ir kaut kas tāds, kas jūs personiski motivē katru dienu celties, iet un darīt? Kā tev, Valdi, ir tā tava motivācija ikdienu celties, iet un darīt? Motivācija noteikti ir šobrīd koledžā. Ļoti viegli strādāt ir ar kadetiem, tāpēc, kad redzi ļoti ātri to progresu, ko var sasniegt. Tu viņiem iedod kaut kādu bonusu, tu redzi, cik ātri apgūst. Piemēram, tiešām mums labs piemērs šobrīd ir poligons, kurā tu redzi, kādas iespējas ir un ka tu tiešām vari ātri, kvalitīvi iemācīt, apmācīt ne tikai teoriju, bet arī praksi. Tas, manuprāt, ir tāds lielākais vispār izglītības iestādēs, ka diezgan ātri var sasniegt rezultātus, kas nav tā kā ilgadējs darbs, 10 gadus audzinu rekuru koku, pēc tam cērtu. Tas ir diezgan ātri, mēs kopā redzam 3 gadi, bet tādu ietekmi jau var tā kā ļoti, ļoti ātri. Tu redzi tos augļus, tāpēc, manuprāt, tā motivācija vispār milzīga, tā kā nākt, darboties, attīstīties, lai tiešām šī vieta paliek vēl tā kā draudzīgāka studējošajiem, lai vēl tā kā vairāk praktiskās apmācības ir tas tāds mūsu mērķis, ar ko mēs tā kā ejam. Kā tu teiksi, kas ir tā motivācija tev celties, iet un darīt?
Vienmēr ir neziņa pirms dežūrmaiņas, jo es nezinu, kas mani gaida dežūrmaiņā. Un tas ir pats interesantākais, ka tu atnāc kā balta lapa un tu gaidi, kas tad mums šodien būs. Jā, tikai dienesta, kā sanāk, maiņas. Jā, maiņas beigās tikai var pateikt, kāda tā diena bijusi ir. Jā. Un sakāt tev, Renār, kas tevi motivē celties iet un darīt? Grūti spriest, bet viennozīmīgi šobrīd kā kadetam ir liels tāds kā bonus, ka man ir tieši 3 gadi veltīti, lai es iemācītos. No manis īsti neviens neko tādā ziņā negaida, tā kā man ir iespēja sevi attīstīt un sagatavoties visam tam, ko es nākotnē darīšu. Tāpēc tā kadeta loma tieši tie 3 gadi, principā atkarīgs, protams, no paša cilvēka, bet ļoti jēgpilni būtu tos izmantot katru reizi pilnvērtīgi, jo labākie iespēja kā tagad nebūs. Jautāt jautājumus, attīstīties. Es labāk nepateiktu. Ļoti labi. Ja šis un citi temati interesē vēl vairāk, mums būs citas epizodes. Meklējiet tuvāk vai tālāk videoklipu sēriju. Tiekamies nākamreiz. Paldies šajā epizodē. Tiekamies nākamajās epizodēs.